Labdien! Mani sauc Puķe, Edvīns Puķe. Mēs atkal stāvam krustcelēs, šoreiz Eiropas krustcelēs. Diemžēl tie spēki, kas ir par kapitālu, globālo kapitālu, atkal ir noorganizējuši kārtējo marioneti. Viņš jau tā uz M arī saucās, kā Makrons. Viena marionete vai otra marionete, un ja diemžēl viņiem izdosies, Franciju, un ne tikai Franciju, gaida nākošie 4 iznīcības gadi. Diemžēl tas skar katru no mums, katru, kas dzīvo Eiropā. Es atceros to dienu, kad es šeit stāvēju, protestēju pret vēl toreiz iespējamo militāro intervenciju Sīrijā, kas iespējams novestu pie bēgļu plūdiem. No kam bija taisnība? Toreiz aicināju gan presē, gan tīklos. Mēs te atnācām apmēram tikpat, piedodiet, kuplā skaitā, cik esam. Kamēr mēs tā neko nedarīsim, kā aitas, kuras, kā zināms, nekad neapvienojās pret agresoru, bet priecājās, ka neuzbruka tieši viņam. Es te gribētu pateikt ar vācu antifašista Molēra vārdiem. Kad atnāca pēc ārotbiedrībām, es klusēju, jo nebiju ārotbiedrības biedrs. Kad atnāca pēc sociāldemokrātiem, es arī klusēju, jo es nebiju sociāldemokrāts. Kad atnāca pēc ebrejiem, es arī klusēju, es taču neesmu ebrejs. Kad atnāca pēc manis, nebija vairs neviena, kas varētu protestēt. Domāju,